Mēs atrodamies Kandavas futbola golfa laukumā, kas ir pašvaldības līdzfinansēts projekts, kuru realizēja biedrība Senlejas bites, un es, Jānis Mazitāns, esmu idejas autors un arī galvenais realizētājs. Īsumā par spēles noteikumiem. Tad laukumā ir 12 bedrītes, kurās ir pēc iespējas mazāk sitieniem jādabon iekšā bumba. Un laukums tātad ir izvietots Puzura gravā, Kandavā, un sākums ir šeit pie starta līnijas, kur arī ir noteikumi par futbola golfu. Tad sāksim no šīs te vietas. Tātad dabonot bumbu bedrītē, mēs viņu izvelkam un, lai tiktu uz nākamo bedrīti, noliekam vienu soli uz jebkuru pusi, un no tās varam sist, lai turpinātu spēli. Tātad laukumā ir dažādi arī papildus uzdevumi, kurus var izmantot, kurus, ja grib, arī neizmanto, kā vēlās pats spēlētājs. Tad, teiksim, šis te viens arī norāda uz to, ja mēs izmantojam šo te koka celiņu, bumbu, teiksim, šādi noripinam pa viņu, mēs tātad -1 punktu sitienos iegūstam. Var izmantot vienkārši laukumu bez šī, bet, ja izmantojam šo, tātad -1 punktu. Tad laukumā ir arī šāds šķērslis, tiltiņš. Ja mēs izmantojam šo tiltiņu un bumbu, teiksim, no augšas noripinam pa viņu lejā, tad mēs arī tātad -1 punktu iegūstam. Līdz 6. bedrītes ir vēl viens uzdevums. Un tātad, ja mēs no jebkuras vietas trāpam pa dēli, arī -1 punktu saņemam. Pie 8. bedrītes ir vēl viens šķērslis. Ja mēs bumbu dabonam bedrītē izmantojot šo šķērsli, teiksim, no augšas ripinot bumbu pa viņu un trāpa bedrītē, tad arī vēl -1 punkts. Starp 8. un 9. bedrīti ir tunelis, viņam cauri jāizsāk bumbu. 11. bedrīte, šeit ir šķērslis, tātad aka, virs bedrītes izbūvēta, un bumba jādabona ir ar iekšādu sitienu vai metienu. Šādi. Ja spēlētājs, kuram tas ir par grūtu, bērni varbūt šo te var noņemt un tātad neizmantot to, vienkārši sist bedrītē. Spēle beidzas ar trāpījumu 12. bedrītē. Pēc tam mēs varam trāpt uz piedestāla un saņemt balvas. Spēles laikā katrs pats ir tiesnesis un novēlu jums jauki pavadīt laiku jaunajā futbola golfa laukumā Kandavā.